Šajā video mēs apskatīsimies eksāmena maršrutu, kas tika ierakstīts izmantojot bavu. Filmējot video, man sanāca avārijas situācija, kur automašīna no kreisās puses gribēja pārkārtoties un gandrīz ieskrēja man sānā. Bet pirms sāksim skatīties video, noskatīsimies vienu video atsauksmi par bavu. Всем привет! Хочу оставить отзыв о bava.lv. Я начала пользоваться Bava уже после того, как сдала теорию, отъездила какое-то количество уроков со своим преподавателем. Считаю, что Bava очень помогает понять, как теорию, которую мы выучили, можно использовать на практике. Когда ты едешь с инструктором, определенный существует стресс, и, в общем-то, думаешь о том, как вести саму машину, а при просмотре видео Bava ты как раз концентрируешься на том, чтобы соблюдать все правила, понимать, какие знаки присутствуют, следить за разметкой на дороге и следить за самим маршрутом. Очень мне нравится на Bava.lv, что действительно очень много маршрутов. Бывает, что с инструктором всего раз проезжаешь по какому-то серьезному перекрестку, который не очень понимаешь, а на Bava можно вернуться, можно пересмотреть то видео, которое показалось интересным. Очень здорово, что на Bava отмечено, если ты уже проехал маршрут, но всегда можно сделать это еще раз. Также считаю очень важным, что на видео присутствует скоростной режим, то есть можно примерно посмотреть, с какой скоростью нужно подъезжать к перекрестку или как нужно быстро разгоняться, потому что у новичков есть такая проблема, что мы либо очень медленно подъезжаем к перекрестку, либо очень быстро, и потом приходится тормозить. Считаю, что вообще это нужно... В общем, абонемент нужен абсолютно каждому, кто учится вождению, поскольку это какая-то дополнительная практика, которая не стоит больших денег. В любом случае с инструктором у вас будет, может быть, 1-2 урока в неделю, а тут можно тренироваться хоть каждый день. И, конечно, советую абсолютно всем друзьям своим. И считаю, что инструкторы также должны советовать Bava как дополнительное обучение. Šajā video izbrauksim tātad jaunu eksāmena maršrutu. Eksāmena maršruts īstenībā bija tiešām diezgan garš, bet nekas. Tātad šobrīd mēs braucam taisni līdz Figūru laukumam. Redzam, priekšā mums ir šķērs, tātad spoguls signāls atbrauksim un spoguls signāls atpakaļ. Taisnajā posmā tad atkal mēģinam uzņemt 50 km/h un likt 4. pārnesumu. Tad, tuvojoties krustojumam, jau laicīgi novērtējam, ka atrodamies uz galvenā ceļa. Slēdzam kreiso signālu, pirms tam pārliecinamies spogulī pa drošību. Redzam, tātad gājēji mums nav, tramvajs nav un varam izpildīt manevru. Un, kā redzam, priekšā mums atkal ir šķērs, tātad šķērsli mēs apbrauksim, īsts signāls spogulis un īsts signāls spogulis atpakaļ. Te mēs pieripinam tieši pirms krustojuma, jau laicīgi paskatāmies labo pusi, redzam labajā pusē viss ir ok, kreisā pusi mums arī brīva un varam izpildīt manevru. Un taisnajā posmā atkal mēģinam uzņemt 50 km/h un slēdzam 4. pārnesumu. Tagad mēs nogriezīsimies pa kreisi, lai tiktu uz CSDD Figūru laukumu. Tātad slēgsim kreiso signālu iekšā. Tas mums laikam ir mācībnieks, tā izskatās. Tā. Tad noteikti ievērāsim mazliet drošāku distanci. Šeit tad ir ļoti svarīgi censties laicīt. Tad pieripinam klāt, redzam, mums ir parādījies pretīm braucošais, tātad situācija mazliet sarežģītāka. Viņš veiks kreiso manevru, tā kā mēs varam samainīties šādi un saulēcīgi izmantot iespēju. Tagad mums būs jāgriežās pa kreisi uz Figūru laukumu. Figūru laukumā gan iekšā mēs nebrauksim, vienkārši apgriezīsimies un tad turpināsim maršrutu. Tad šoreiz apgriezīsimies pirms mācībnieka, lai mēs pēc tam viņam nemaisam. Tātad figūras tika nokārtotas un tad izbraucot no Figūru laukuma bija jābrauc pa labi. Tātad ņemsim smuki labo malējo stāvokli, jau vērtēsim galveno ceļu, ieslēgsim labo signālu iekšā.
Nu, tagad atkal, ja ir intensīvāka satiksme, ir svarīgi vērtēt iespējas, censties tās izmantot. Nu, šeit mēs varam paspēt, ja tad pārliecinamies, vai nav gājēji, pirms griežamies, pastēpjam mazliet pirmo pārnesumu. Nu, šoreiz izskatās, ka video mums būs par tādiem nelabvēlīgākiem laika apstākļiem. Kā redzam, ir sācis līt lietus, bet ļoti labi tas, ka man ir šī iekšas kamera, tad mazliet vairāk izmantošu šo skatu. Tad tuvojoties krustojumam jau laicīgi varam pārliecinoties pie drošību labai atpakaļ skatu spogulī. Šeit labo signālu slēdzam pēc tā nelielā krustojuma. Un taisnajā posmā atkal tad mēģinam laicīgi uzņemt ātrumu. Un tik līdz kā sasniedzam 50 km/h ieslēdzam 4. pārnesumu. Šeit ir īsts signāls spoguli mēs atbrauksim un īsts signāls spogulis atpakaļ. Tad izskatās jau pats slapšs sniegs mums te. Tad tie, kas nezina, tad, lai loku tīrītājs mēs varētu ieslēgt, mēs šo sviru pabīdam uz augšu. Uz pirmā režīma ir tāda, kad viņš mums darbojās pēc sensora, kas ir šeit otrā pusē spogulim. Un, ja pieņemsim, mums sāk intensīvāk snikt vai līt un nepietiek ar to, ko piedāvā tas pirmais režīms, tad mēs vienkārši varam uzslēgt viņu augstāk. Tad laicīgi vērtējam galveno ceļu, redzam, viss ir brīvs, tad izmantojam uzreiz iespēju. Tad lokā